Sveicināti, mīļie interneta tīkla skatītāji, un šodien ir ļoti priecīga vēsts tieši priekš tevīm. Jo Dievs jau no paša pasaules sākuma radīšanas jau zināja par tevīm, ka tu būsi. Un Dievs jau priekš tevīm radīja brīnišķīgus darbus, brīnišķīgas lietas, kurās tev dzīvot. Saproti? Un lieta ir tāda, ka mēs cilvēki, kamēr nepazīstam Dievu, mēs vienkārši peramies pa kaut kādām nevajadzīgām lietām, kur nav prieka, kur mēs vispār pilnīgi garāk. Bet iedomājies, brīnišķīgais Dievs tev gatavo brīnišķīgas olas ar brīnišķīgu bekonu priekš tevis, lai tevi pabarotu. Dievs jau ir visu sagatavojis. Dievs ir kā pavārs. Viņš gatavo priekš tevis, lai tevi iepriecinātu. Jo Dievs ļoti tevi mīl. Jūs varbūt domājat, par kuru Dievu es runāju. Es runāju par to Dievu, kura vārds ir rakstīts ar lielo burtu. Ir daudz dievi, bet ar mazo burtu. Bet viens Dievs ir, kurš ir rakstīts ar lielo burtu. Un viņa vārds ir trīsvienīgais Dievs, Jēzus Kristus, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Halleluja! Tāpat kā uz naudas banknotes ir aizsardzība. Svītriņa tur, ūdenzīmes, tas ir oriģināls. Dievam ir arī aizsargzīmes, un Dieva aizsargzīmes ir trīsvienība. Vienalga, ja tev kāds stāsta par kaut kādu Dievu, un tas nav trīsvienīgs Dievs, saburzi izmet ārā. Dievs, oriģināls, ir trīsvienīgais Dievs, un viņš priekš tevīm gatavo ļoti garšīgu bekonu ar olām. Lai Dievs tev sveitī uz redzēšanos.